Kā vēl ir no Čehijas uzgriežņi? Nevienam. 27 eiro pa pipelē. Nu, bļēs, Sveiki, man skatītāji. Nav laika. Tagad mainījās darba specifika. Par to arī būs video. Uztaisīšu. Nu, lūk, strādāju stūtu caur divām. Nu, lūk, atnāca preces no šitā tāda brīnum. 4 dienās. Es samaksāju pirmdien, un piekdien man jau bija preces. Jā, man jau zvanīja tas tur. Kā viņi sauc? Tas, kas atved preces, jā, saka, kad neēdz. Kurjers? Jā, vēl kurjers, jā. Es biju tieši apmācības kursos. Nu, lūk, ar šito te. Ar transportu vienu lielu, un nevarēju. Bet, nu, jā, viņš atstāja man to precīt. 4 dienas, bet viņam tur kaut kāds, es nezinu, viņam ir tāds saites ar pay. Tu maksā, bija 197 eiro, a tad, kad no pay atnāca, tev jau jāmaksā 208 eiro. Kaut kāds, es nezinu, transakcija vai komisijas vai kaut kas tam līdzīgs. Pat taisnot, tu viņiem čipu nemaksā. Un tu pasūtu preci, tad sanāk tā, kad viņi tur 3 dienas domā, un tad, kad viņi beidzot izdomā, viņi tev atsūta rēķinu. Un atsūtīja rēķinu, un tad tu samaksā, un jau skaties, šķirīgs vairāk. Nu, it kā, uz 200 eiro, jā, tas šķirīgs, nu, it kā tā, jā, bet, nu, ziniet, jā, to, kad viņam tā ir, kad tik un tā lētāks preces sanāk, jā, nu, un piegāja 4 dienās, atnāca šitā te iepakots, diezgan kreptīgi viss, jā, te. Un šitā sūda, brēd, pilnmāja, šitā sūda, jā, tur. Pasūtīja es pararatu, bet to jau es bet nu to tur zobra. Un to jau aiznes uzstādīt, jā. Viņu uzstādīs, vēl kas ir, kamēr neaizmirstu. Nepērciet šitādu huņu. Es viņu nopirku depo 27 eiro. Domāju, es spārārātam noņemšu to zobratu nost. Un skuju, es te, bļeļ, sildīju. 2 stundas izvilināju pusbalonu. Bez mazai. Un es viņu pat neuzkarsēju. Bļēmens, es aiznesu sev uz boksiem tur darbā. Džeks 15 minūtēs, pat 15 minūtes, tas ir ar visu atnešanu, uzstādīšanu, jā. Viņš man viņu noņēma nost. Bļēmens. 27 eiro pa pipelē. Nu, vispār. Nu, tas ir bļēmens. Pa 27 eiro es varēju traktoram trešdaļu riepas nopirkt. Nu, ja tā ņem, jā, tur es nezinu. Jo, nu, bļēns, Tad es pasūtīju, te vēl ienāca filtriņi, šitādi te 4 gabalus, kāpēc 4, es nezinu, neatceros. Uzgriežņus, es domāju, kad es pasūtīju uzgriežņus, bļēns, riteņiem, man vienkārši 2 trūkst, jā, rek ir riteņu uzgriežņi, jā. Man atnāca šitādi te. Viņa maksāja 71 eiro cenas gabalā. Viņa laikam domāja, kad ir laša arakāzu. Jopšik manteli, bļēns, es domāju riteņiem, nu pasūtīju šitāds te uzgriežņi. Bļēķi. Un es domāju, nu labi, kā ir, tā ir. Tagad man būs 2 uzgriežņi, jā, no Čehijas. Kā vēl ir no Čehijas uzgriežņi? Nevienam. Nu lūk, un tad es vēl pasūtīju izpiedēju gultni. It kā iepriekšējais bija normāls, bet es nezinu, man sagribējās un es pasūtīju. Viņš tur 16 eiro maksāja. Vienkārši, nu, nezinu, nu, lai ir jauns. Nu, jau. Nu, tad ir jauns. Un galvenais, kas ir bremžu uzliks, jā. 3 eiro gabalā. Reku vēl viens sportists atnāca. Traktoram? Jā, traktoram bremžu uzliks. Viss jau būtu labi. 3 eiro gabalā. Vienīgais, kad bļēvens es lašārā nepasūtīju kniedas. Es domāju, kad viņas var Latvijā nopirkt. Bļēvens viņi nav. Latvijā? Jā, un dirsā. Un tagad man nācās vēlreiz pasūtīt no turienes 90 kniedas pa 15 eiro centiem gabalā. Un vēl samaksāt to komisiju, ka reči vēl 28 eiro. Nu, tagad gaidīsim, vai tiešām 4 dienās piegādīt, jā. Nu, bļēns, kaut kāds dīvains, mīkstas. Zato 3 eiro. Viens man tur komentāros rakstīja par ieberzienu ar šito traktoru. Nu, kas tur pa lielam ieberziens? Nu, bļēns, zobrot mainīt, tāpēc, kad es gribēju.
starters jauns, nu, arī gribēja, jā, nu, un arī vajadzēja, jā, nu, viņš tāds, jā, tur. Pa lielam to, ko es tagad daru, to varēju nedarīt, jā, es varēju nomainīt eļļas un pajāt un braukāt vēl 10 gadus ar viņu. Nu, tā tik, cik man viņš vajadzīgs, jā. Tas jau man tie līkie pirkstiņi, jā, ielīd iekšā, un vot es izdomāju, ka man vajag, jā, nu, tad es izdomāju, ka man masļonks tagad vajag nomainīt, jā, es nezinu, moš, ka tur dzinējā, tur ielīst iekšā, jau es sāku domāt kaut ko tā. Nu, bet, nu, jā, tas ir tā, jā, man vismaz ir jāizdara kaut kas, blēns, lai viņš būtu vismaz līdzīgs traktorītim. Tāpēc, kad, nu, blēns, es visu pārējos, jā, teiksim, es paņēmu šito te pusi, 3 reizes pārjaucu. Kāpēc 3 reizes? Tāpēc, kad pirmo reizi es vienkārši noticināju eļu, pēc tam es izdomāju jau tālāk, kad davai es nomainīšu gultņus, pēc tam es domāju, bļeķi, jānomaina arī blīvslēgi te pa vidu, un tā beigās sanāca, kad ņēmu otro reizi nomainīju blīvslēgu, nomainīju gultņus, visu savācu kopā, es mazgāju trauku, tur, kur bija benži iekšā. Un izrādās, ka tur bija blīvgradzena. Un, bļāviens, es jaucu atkal nost visu laukā, tikai tāpēc, ka es aizmirstu tādus regulējumos tos gradzenus ielikt iekšā. Un, nu, karš kā ir, tā ir, nu, dienu pajāt. Bet, nu, nekas, gan būs labi. Nu, lūk. Labi, šodienas plānos mums vēl ir dabūt to monstru laukā. Un kamēr ir kupenes, padauzīties, vai kamēr ir kupenes. Labi, pagaidām.